Mīļie dārzemes savus sekotāji, parunāsim par tādu vienu traku dārza bumu. Tās ir Japānas kļavas, kas šobrīd ir tādu uzvaras gājienu sāk iet Latvijā, bet ir ar jautājumu zīmi, kā un kāpēc viņas varētu izsalt un kāpēc, un tur visi šie te jautājumi. Un otrs ir trakais tāds tiešām uzvaras gājiens, ir Japānas grimoņi, kas arvien vairāk iekaro mūsu sirds, dārzus un tā tālāk, bet arī tur ir jaušams savas problēmas. Šis īsais video ir sasaistē ar vēl vienu video, ar magnolijas stādīšanas video. Kā stādīt magnolijas? Jums obligāti būs arī tas jānoskatās, jo patiesībā šie ir ļoti līdzīgi video, ļoti līdzīga būtība. Un kāda tā ir? Attiecībā par vispār Japānas kļavām un Japānas grimoņiem. Mēs liekam viņus vienā čupiņā, jo viņi tāpat kā magnolijas ir meža augi. Un tātad izpratni par meža augiem jūs varat iegūt šajā video, kā stādīt magnolijas. Tieši tāpat kā magnolijas, viņi nav domāti atklātā vietā, saulītē, tā, ka zēģelē vējš. Viņi nav domāti tādās vietās, kur apdeg saulē lapas, bet viņus mazliet var likt mazliet lielākā saulītē, gan Japānas grimonīši, gan kļavas. Tātad par kopīgo, tāpat kā magnolijām, tāpat kā Japānas kļavām, tāpat kā Japānas grimoņiem, ir samērā augsta augšējā sakņu sistēmiņa. Tātad viss, kas attiec uz augšējās sakņu sistēmiņas kopšanu, skatāmies magnolijas stāstā. Tieši tas pats tur ir jāpiemulčē, mums pie viņas jāpiesako. Otrs moments, un arī uz ziemu jāpiesadz. Tad vēl viens moments, augsnes kvalitāte, augsnes veids, šī drenējošā, dzīvā, vieglā augsne attiec uz visiem šiem te augiem. Un arī nepieciešamība pēc fosforu vasaras vidū un nodrošināt šo te pavasara laistīšanu, arī tas pats, kas magnolijām attiecās uz šiem augiem, jo sevišķi Japānas grimoni. Par šiem diviem augiem mēs parunājam tagad mazliet specifiskāk, bet kopā saistībā ar to video. Faktiski mēs nedrīkstam viņus atdalīt šos video. Ja, tā kā lūdzu noskatieties, kā mājas darbiņi arī par magnolijām. Mūsu mīļotās Japānas kļavas. Diemžēl man jābēdina tie Latvijas iedzīvotāji, kur dzīvo Vidzemē, kur dzīvo Latgales pusē, tur, kur ir augstie vēji. Es laikam tur neriskētu. Japānas kļava droši Rīga, Pierīga, Jūrmalā, Kurzemes puse. Jā, te mēs varam ar viņām spēlēties. Kas ļoti grib pamēģināt augstajos reģionos, jūs varat mēģināt ar dažām šķirnītēm. Pieņemsim Atrapurpurea, Bloodgood un droši vien arī viss varbūt vēl kāda nāks prātā šķirnīte. Tad ar to jūs varat pamēģināt ar piesegšanu tā tālāk. Bet tas īsti nav jūsu augs. Tas pats attiecas arī uz Japānas grimoņiem. Diemžēl ne visā Latvijā mēs to varam darīt. Bet tie, ko to var darīt, tad jūs zinat, meža augs, viss, kas attiec uz meža augu, ja? Un Japānas kļaviņa. Japānas kļava tieši tāpat kā magnolija. Magnolija maza, ieaugšanās 50-50. Maza kļaviņa, ieaugšanās 50-50. Kaut gan, pieņemsim, šai te Atrapurpureai augstuma zona ir 5. A un ir dažas šķirnes 5. B zona. Tātad pēc būtības viņi pat derētu augstajiem reģioniem. Nu, tātad, rekā, tikko teicu, ka ne, bet, nu, varbūt tomēr, ja? Un, jo mazāks augs, jo vairāk mums ar viņu jāsadzās. Tieši tāpat, ja mūsu kļaviņa ir tāda māziņa uz metriņu pus, nu, kaut kādu tur 1,20 m un tieviņa tāda, viņai varētu būt tikai dažu gadu potējums, tad jums būs jāsadz uz ziemu gan sakņu sistēmu, gan arī jāveido šīs te visa auga ķermeņa aizsargāšana. Tātad veidosim šīs te tādas kā siltumnīciņas, ja, no kociņiem, veidojam no bambusiņiem, veidojam ar egļu zariem, kā rozītēm, vai arī divās kārtās ar agroplēvīti. Un, protams, tā noņemšana, šī atziemošana, viņa arī jābūt uzmanīgai, tāpat kā ar rozēm, kad nedrīkst pāgri, nedrīkst pa vēlu. Ir sava ķēpa. Ja augs ir lielāks, jau tāds nopietnāks, tad resnāks stumbru, tad es sedzu tikai sakņu sistēmu. Jā, tikai sakņu sistēmu, pašu augu ne. Ja mēs stādam tagad vasarā, tad pieņemsim augs, kas jau ir tāds mana auguma, nu tāds, kas ir tāda 100–200 eiro vērtībā,
jā, viņam pietiks tikai piesakt sakņu sistēmu. Es parādīšu, kuri tie ir. Un pašu augu Jūrmala Rīga es pat nesaktu. Ja? Tikai uzbaram uz saknēm 3-4 spaiņus kārtīgu mulču skārtiņu vai kompostiņu un tā tālāk. Ja? Tieši, ko mēs runājam par magnolijām. Vieta. Magnolijas mēs runājam to, ka mēs stādām tādā tā kā pussaulītē, tā kā aizsargātā. Arī šeit ir, un mēs runājam par to, ka magnolijām saule atšķirās no, pieņemsim, rožu saules. Ja? Tās ir dažāda kategorija. Japānas kļavu mēs varam likt īstā cepienā un tiešām uz mājas fasādes fona un tā tālāk jūs drīkstat likt, jo tad viņi saglabās savu krāsu. Ja mēs ieliksim pusēnā, viņa mazliet pazaudēs savu košumu. Šī, pieņemsim, šķirnīte šobrīd ir tāda ļoti tumši bordo krāsiņā, bet pēc tam viņa paliks koši oranža. Savukārt pusēnā iestādītā mana Japānas kļaviņa, viņa drīzāk uz vasaras pusi paliks tāda drusku zaļgana un nedabūs savu košo krāsiņu. Bet, ja mums ir tāda, tāds jūtīga teritorija, tad stādam tādā pat pusēnā un viņa labāk izdzīvos. Šī, pieņemsim, konkrēti, mana meitene bija viena no pirmajām mazajām kļaviņām, kuru es tādu, piedodiet, ķesku staipīju pa dārzniecības, domāju, viņas jau neizziemos, es mētāju riņķi un nekas nenosauc. Šī ziema, kuru mums ļoti nobiedēja, kad Latvijā ir ļoti daudz rosas aizgājuši bojā, ļoti daudz graudzāles, šie skaistumi nav gājuši bojā, tie, kas ir lieli. Ja? Tātad atceramies, kļaviņu var, domājam par meža auga būtību, par augsni tā tālāk, varam likt saulītē un domājam, vai mums nav viņu jāpiesaka. No viena izaug tāds pudurīts, būs smuki. Un vēl viena grupa ļoti strīdīga, kur pat apzaļmotāji saka, Japānas grimoņi Latvijā nezied. Jā, nezied, ja jūs esat iestādījuši viņu kā solitēru. Tas ir tātad atsevišķu laukuma vidū, skaistu kociņu. Viņš pats varbūt nenosālst, bet ziedi apsālst. Tajā brīdī, kad es sapratu, ka mans Japānas grimonītis nezied, un es gribēju saprast, kāpēc viņš nezied, un tāpat kā pie jums lapas doda, bet ziedpumpuriņi nokrīt, un ka es sāku viņu kopt kā meža augu, ar trihodermīnu, ar subtimiksu, ar regrīneru, ar vieglu augsni. Es atčubināju visu apakšējo daļu un atvēru visu sakņu kakliņu, kad es noņēmu visas kaut kādas vēl traucējošās zāles riņķī un tiešām sāku kopt ļoti dabīgi, jā, bez ķīmijas. Tad, lūk, mans grimonis sāk mani priecēt arī ar ziedu veidošanos. Un pavisam drīz būs ziedi gluži tāpat kā Polijā, kas ar Polijā zied mums nezied. Zied, viss man viņš būs baltos ziedos. Ja? Tātad, un stādīšanas vieta arī var būt saulīta, bet es teikšu, ka varbūt tāda, kur nav visu laiku necepina. Viņam druscītiņi jāatpūšās. Mans Japānas grimonītis ļoti mīl rīta saulīti, bet vasaras to lielo cepienu gan viņam paliek grūti. Tiklīdz viņš nonāca rīta saulē, karstā saulītē ne, un tikai vakar saulīte, un tā ir citā vietā, viņš sāk priecēt gan ar ziediem, gan ar lapu krāsošanos. Un tātad veidojam mikrovīdi, gan drīz vai līdzīgi kā ar rododendriem, domājam, kur stādam. Protams, mēs jau esam dūli, un mēs mēģinām visādi šķirnītes arī Japānas kļavām pieredināt pie mūsu Latvijas apstākļiem, bet tā kopšana, teiksim tā, ir šķirnes, ko mēs nepazīstam. Un tad, kad ja es nepazīstu šo šķirnīti, ja, protams, mēs varam likt dārzā un sekt, tas ir viens variants. Otrs ir, mēs varam iestādīt lielos podos, un ir vēl daudz dekoratīvāks uz augstiem stumbriem, daudz, un mēs noteikti uztaisīsim video, kādā veidā varētu tā skaisti noformēt.
Bet vienkārši ar visu podu jūs varat ienest šīs te jūtīgās šķirnes vienkārši savā siltumnīcā vai oranžērijā uz ziemu, un tas ir pilnīgi pietiekami, lai viņas saglabātu. Tās, par kurām mēs baidamies, mēs pat neesam seguši, mēs vienkārši esam nesuši iekšā siltumnīcā, neapkurināmā siltumnīcā. Vēl viena, kur es pat neesmu pārbaudījis, bet tiek uzskatīta kā ļoti izturīga, ir šī Sumi Nagashi šķirnīte. Nu, mēģināsim. Ja mēs iegādājamies tik lielu vai tik mazu šķirnīti, tad noteikti mums būs jānosaka sapņu sistēmiņa pilnīgi tik tālu. Un, ja mēs nedzīvojam Jūrmalā vai kaut kur citur, kādā augstākā vietiņā, tad tomēr veidojam šo te siltumnīciņas tipa, tātad uz ziemu segumu. Kas attiec uz zeltainajām šķirnītēm, tad es teikšu, ka liekam viņas laikam pusēnā. Redziet, pat drusku mazliet apkārsusi, mazliet dabūjusi mazliet izkartst, un viņi uzreiz apdedzina galiņus. Tas nekas, viņi atjaunosies, bet vai tā ir diskretum, vai tā ir oranž, liekam viņu pusēnā, tad viņi jutīsies labi un arī neapsals. Un šīs te droši var likt arī dobē. Un ja jūs gribiet, lai jūsu grimonīte ziedētu šādi, un rēķiniet, šis zieds veidosies vēl kādu mēnesi, ka viņš paliks koši balts, ja jūs gribat, lai šī bumbiņa paliek koši rozā viducītī, lai šīs lapiņas uz rudeni paliek skaisti rozā, iestādiet viņu vienkārši pareizā vietā, pareizā augsnītē, un jūs priecāsieties par šiem ziediem. Un ja jums līdz šim viņš nezied, tad pārstādiet, bet ne tagad. Rudenī vai vēl labāk agri pavasarī vienkārši pārnesiet viņu viņam piemērotā vietā. Un es pati šobrīd esmu nolēmusi veidot šo grimoņu kolekciju, iedvesmojos no Aivara Zonberga, kuram ir pat rozā grimonis. Tā kā Aivar, veidojam kolekciju un visi kolekcionāri lūdzu apvienojamies.